Sveiki, mīļie! Šī jau ir kaut kurā mūsu svaigēšanas seriāla 5. sērija. Un, kā jūs varbūt dzirdat, es esmu mazliet augstējusies. Es, protams, domāju, pēc visu citu pieredzi noklausoties, ka tagad ar svaigēšanu nekas tāds nenotiks. Es nekad mūžā vairs neslimošu, bet, kā redzat, pēc 4 mēnešiem esmu mazliet augstējusies. Man nekas nesāp, nav iesnas, nav klepus, bet ir pazudusi balss jau kādas 3 dienas. Tāpēc, ka ir sākusies ziema, tagad jau ir oktobra beigas un jau nedēļu ir mīnusi un es katru dienu aktīvi braucu ar riteni un droši vien vienā no pirmajām dienām esmu augstējusies. Tātad pa 4 mēnešiem mana svaigēšana mani vēl nav tā iztīrījusi un mans organisms nav tā mainījies, kā stāsta, kā vajadzētu būt, lai nesaslimtu. Šodien mēs esam ciemos pie Lienes, kura jau 2 gadus ir bijusi svaigēdāja, un viņa mums pastāstīs brīnišķīgu gazpacho zupas recepti ar baklažāniem, kuri garšo, kā viņa saka, pēc desas gabaliņiem. Izmēģināsim. Bet pirms tam es gribu pastāstīt par savu 4 mēnešu pieredzi, kas ir noticis līdz šim. Pirmkārt, esmu ēdusi lielākoties 99% svaigu, izņemot dažas reizes, ko es jau sākumā teicu, vienu reizi, kad es biju ciemos, un tas bija 1. mēnesī, kaut kādās pirmajās 3 nedēļās, kad es biju ciemos un ēdu visu kaut ko citu. Tā bija viena reize. Un citas reizes, kur ir mazliet kaut kādiem salātiem piepilināts balzamiko etiķis vai kāds pusmarinēts gurķis, bet tas ir, nu, teiksim, 2 reizes mēnesī kaut kas tāds ir noticis, tā kā es uzskatu, ka tie ir 99% pagaidām. Sākumā mana āda palika ļoti laba, tagad 4. mēnesis ir un atkal notiek, es esmu saslimusi mazliet, augstējusies, man ir mazliet parādījušās pumpas. Tas nozīmē, ka droši vien kaut kāds attīrīšanās 2. vilnis ir sācies. Vēl pēdējās, kopš mēs bijām ciemos pie Kristīnas un viņa mums iemācīja lietot melno sāli uz avokādo, kas bija neprātīgi garšīgi. Es kādu nedēļu nevarēju apstāties lietot to melno sāli, jo pirms tam es nelietoju sāli vispār. Un es jūtu, ka man pēdējā nedēļā pastiprināti sāk izkrist mati. Un es to saistu ar to sāles ēšanu, jo varbūt, ka tas vienkārši ir procesā, jo es esmu dzirdējis, ka citiem svaigēdājiem arī kaut kādā brīdī izkrīt mati un pēc tam viņi attaug. Bet man kaut kā tas saistās ar to lielo daudzumu sāles ēšanas. Tāpēc es tagad esmu izsvītrojusi sāli no manas ēdienkartes. Vēl sākās ziema, parādās mīnus grādi un es jūtu, ka neprātīgi daudz gribas ēst. Pēdējo nedēļu es esmu ēdusi gandrīz bez apstājas. Apēdusi, nopirku kaut ko 3 dienām uz priekšu, apēdu to tanī pašā vakarā. Un man liekas, tas ir tāpēc, ka ir augsts un kaut kā tam organismam ir tā sajūta, ka ir jāsāk krāt kaut kas ziemas periodam un tāpēc gribās vairāk ēst. Bet vakar es tiešām ļoti pārēdos. Un tā, ka es šodien pamodos ar tādu diezgan lielu smaguma sajūtu un tādu, ka apmēram 3 dienas tagad vairs negribēsies ēst. Bet nē, mums ir šodien pie Lienes jāpagaršo garšīgā zupa. Bet es plānoju ieviest tādu praksi, ko es darīju 1. mēnesī, ka ik pa laikam izlaist kādas dienas, lai organisms atpūšās, lai tā pārēja notiek straujāk, kādas dienas neēst vispār, nu, vienreiz nedēļā, piemēram. Un tā, kas vēl? Svars. Sākumā es svēru diezgan daudz,
Un tagad pēc izmēriem, es īsti tā kārtīgi neesmu svērusies, bet ir apmēram 25 kg nost par šiem 4 mēnešiem. Vēl, ko es daru? Šajā laikā es 3 reizes nedēļā eju uz savu kung fu vinčuņu nodarbībām, kas ir apmēram 2 stundas katru nodarbību. Tad 1 mēnesi es kārtīgi, pagājušo mēnesi, 3. es no rītiem cēlos un skrēju 5 no rīta, bet tad problēmās sākās ar to, ka nevis man pietrūka spēka, jo enerģijas man ir ļoti daudz, bet tajā ziņā, ka es sāku just, ka man ir neizgulēšanās, ka tas miegs ir ļoti svarīgs, un ja, piemēram, es eju gulēt dažreiz pēc darba 11. vai pēc treniņiem, kas ir vēl vakarā, kaut kādos 11. 12. un pēc tam 5. ceļos, man sākās tāds riktīgs miega trūkums, un tāpēc es to esmu mazliet pārtraukusi, jo man nav iespēja celties vēlāk, jo man ir jāiet uz darbu vai kaut kur. Un tāpēc pašlaik es tā kā mazliet noliku malā to skriešanu no rītiem, bet es turpinu mājās darīt kaut kādus vingrinājumus un, protams, apmeklēt savu kung fu nodarbības. Tas ļoti palīdz vēl pa šo laiku. Ļoti skaidra apziņa palikusi, tāda lielāka apmierinātība, prieks par dzīvi, skaidrākas domas, tādas, kā lai to apraksta, pēc tā, kā es minstinos, protams, to nevarētu pateikt, bet tā, ka arvien skaidrāk saproti dzīvi, pasauli, cilvēkus, sevi, visu, kas notiek apkārt, savus mērķus dzīvē, tādas lietas. Vēl pašā sākumā, tad, kad es sāku svaigēšanu, pirmais, ko es izdarīju, es aizgāju pie visiem plauktiem, pie leduskapja, visu iztīrīju ārā, lai nebūtu mājās vispār nekādu kārdinājumu, visus makaronus, rīsus, dažādas garšvielas, piedavas, kečupus, visu es izvācu ārā no leduskapja, aizvedu vecākiem, lai viņiem tiek. Un tas bija pirmais. Otrais, kas kaut kādā 1. mēneša laikā parādījās, bija tas, ka man gribējās atbrīvoties no visiem krēmiem, šampūniem, dušas želejām, visām tādām lietām. Un kaut kā tas nāca tā kā dabīgi no iekšienes, ka man tas viss nav vajadzīgs. Tāpēc pašlaik vienīgais skaistumkopšanas līdzeklis, ko es lietoju, ir augsti spiesta kokosriekstu eļļa, smaržīga, jo ir ļoti svarīgi nopirkt to augsti spiesto, nerefinēto, kurā smaržo, jo ir tādas, kurām nav smaržas. Viņas ir arī mazliet lētākas, bet viņas es neuztveru kā īstas, kā tik dabīgas. Lūk, tātad kokosriekstu eļļa ir tas, ko es lietoju, smērēju kā sejas krēmu, un arī vispār kā ķermeņa krēmu. Tas ir tāds viens no kosmētikas līdzekļiem. Vēl es lietoju kā to saucam? Un vēl es lietoju rīcineļu, kura ļoti labi smērēju uz skropstām, uz uzecīm, un es esmu ievērojis, ka pa šo laiku man skropstas ir palikušas mazliet garākas, ka tā rīcineļa ļoti palīdz tam. Otrais skaistumkopšanas līdzeklis ir birste. Viņai vēl te ir tāds garš kāds paredzēts, bet es viņu neizmantoju. To es noskatījos, to es noskatījos video par Fully Raw Kristīna, kā viņa kop savu ādu. Un viņa stāstīja, ka viņa šo te birsti izmanto tā kā dušas želēs visa vietā, ka vienkārši, viņa pirmajā reizē man likās, ka ir ļoti asa, bet tad es pieredu, un tagad es katru dienu noberzēju vienkārši šādi te visu ķermeni,
mazliet ir ass, bet var pierast visu ķermeni. Tas nozīmē, ka viņš katru dienu, viņš arī palīdz labāk notikt tai pārējai, jo katru dienu tu notīri vecās šūnas ādas, un tādī pašā laikā tas uzlabo asinsriti, un tātad visi procesi iekšā notiek daudz ātrāk, un es jau jūtu, kā man te viss funkcionē. Un arī droši vien tievējot, tas palīdz, jo tas palīdz ādai labāk apasiņoties un labāk savilkties. Dzirdēju, ka svaigēšanās atzīst arī rētas, tā kā, ja tas ar mani notiks, es jums ziņošu. Vēl viena lieta, ko es aizmirsu, ka obligāti vajag dzert daudz ūdens, jo bija tādi brīži man pa šiem mēnešiem, ka es, piemēram, nedēļā esmu attopos, nedēļas beigās, ka es pa nedēļu esmu izdzērusi tikai glāzi vai 2 ūdens, jo es ēdu tik daudz augļus, tik daudz dārzeņus, ka man ir sajūta, ka es esmu jau padzērusies, bet tad vienā brīdī man rokas šeit tieši plaustas palika ļoti sausas un pirkstī viss tik ļoti sauss, ka es sapratu, ka es dzeru pa maz ūdens un ka ir jālieto daudz ūdens. Tas ir svarīgi. Un tāpēc es tagad, jo man neslāpst principā šādi ēdot, bet es tagad speciāli piedomāju pie tā, lai es no rīta izdzertu kaut kādu puslitru ūdens, lai pa dienu es izdzertu puslitru ūdens vakarā. Man ir pie tā pašlaik jāpiedomā. Tā, tas īsumā viss par maniem 4 mēnešiem. Nākamreiz pastāstīsim kaut ko specifiskāku. Piemēram, man ir dažādi jautājumi no cilvēkiem, uz kuriem vajadzētu atbildēt. Un tagad pievērsīsimies brīnišķīgajai zupai. Un Liena teica, ka viņa mums arī padalīsies ar kaut kādu cepumu recepti saldajā. To mēs arī pagaršosim un parādīsim. Tātad mēs esam tagad pie Lienas virtuvē. Gatavosim cepumiņus garšīgos. Šis ir viņa sunītis Astro, kurš mums asistēs šodien. Liena gatavo brīnišķīgas mantiņas no drēbes. Šādas te superīgas dāvanas. Un tagad mēs visi 4 kopā taisīsim cepumus. Cepumi sastāv tā no linsēklām, banāns, āboli, rozīnes, kanēlis un ganu plikstiņš. Jā. Mēs šo te visu sataisīsim vienā masā un liksim žāvēties 2 stundas. Šeit jau Liena priekš mums speciāli pēc mani pasūtījuma ir sagatavojusi mums tā, sēdi, skaties, sagatavojusi mums sīpolu maizītes. Pagaršosim. Sīpolu maizītes tātad sastāv sablenderēti sīpoli, gaišās un tumšās linsēklas, saules puķu sēklas, oregano un sāls. Brīnišķīgi garšo. Tie sīpoli dod tādu skābenu garšu, kas ir tāda pikanta ļoti un garšīga. Un, cik es sapratu, visgaršīgāk viņas ir ēst ar avokado un tomātu. Jā, un baziliku, protams, pa virsu jūs varat uzlikt, ne? Jā. Tātad. Taisām cepumus. Tātad cepumu masa mums ir gatava, viņai jābūt tādai blīvai, ne pārāk šķidrai, lai viņa turās kopā un var uztaisīt tos cepumiņus. Kā jūs redzējāt, precīzu recepti mēs jums nepateiksim, jo viss ir uz sajūtām. Un vēl, ko mēs sākumā nepateicām, mēs pielikām gan masā klāt dzērvenes, gan arī sagriezām šeit atsevišķi dzērvenis, kas būs tāds tā kā rotājums cepumiņiem.
Tā, tagad Liene lūdzu rādi, kā mums tagad viņi ir jātaisa. Vai kā viņš liek? Tā. Un tad vienu dzērunīti pēc, ka divas liks virsū kā šitā vai tā? Šitā. Ovā. Kas mums ir zupas sastāvdaļās? Mums te ir gurķi, mums ir tomāti, pētersīļi, loki, paprika sarkanā un paprika dzeltenā. Tad ir baklažāni, viens no svarīgākajām sastāvdaļām. Tad ir citrons, raudene, dilles, rozīnes, baziliks un ūdens. Un vēl pipari. Un vēl pievienosim melnos piparus un eļļu. Vislabākie ir olīveļļi. Mēs šeit esam pie blendera sapulcinājuši dažādas sastāvdaļas, kuras pirms tam rādīju. Šeit sagriezu 4 tomātus, kurus mēs jau varam Ļoti karsta sinība. Jā, nu gazpacho zupa. Tas jābūt karsta sinība. Šeit es esmu izspiedus 1 citrona sulu. Hops! Tad mēs pieliekam vienu teikaru pūlu, vienu ēdamkaroti rozīnes. Tad mēs liekam šķipsnu ar sarkanajiem kajēnas pipariem. Liekam šķipsnu. Mēs liekam šķipsniņu ar Himalaju sāli. Kārtīgi šķipsnu. Liekam šķipsnu ar melniem pipariem. Tikai viens šķips arī. Cik daudz! Labi, Vai tur var glābt kaut ko? un šeit ir tāda pusglāza, tāds randens silts ūdens ar kokosriekstēļu. Hops! Un aizmirsu pieminēt, ka vēl ir jāpieliek klāt 3 daiviņas ar ķiplokiem. Ops! Kas mums vēl bija jāliek? Dilles. Un dilles ar tādu šķipsnu. Tā kārtīgu šķipsnu. Tādu riktīgu. Tad aiziet. Aiziet. Gazpacho! Tātad turpinām mūsu sižetu. Un šeit mēs ņemsim tās lietas, ko mēs neblenderēsim, bet sagriezīsim mazos gabaliņos. Tātad šeit mums ir seleriju kāti. Un to mēs sagriezīsim arī ar lokiem. Tad pievienosim vēl 2 garšīgus paprikas gabaliņus. Tad baziliku. Dilles vairs nē. Dilles arī bišķiņā. Labi. Jo pēc dilles arī bišķiņā. Un 2 baklažānus. 2 baklažānus. Kuriem vajadzētu garšot kā? Kuriem vajadzētu garšot kā
Cīsiņiem. Cīsiņiem. Cīsiņi arī gaļa. Gandrīz. Un tad pievienosim 3 gurķus vidēja lieluma. Ja ir mazi gurķīši, tad 5. Vēl pieliksim pētersīļus un raudu. Jā. Un skatīsimies, kā mums sanāk. Mēs šo masu samaisam. Tad! Ups! Tiks laši. Mēs lējam šitos klāt. Tā, tas tagad ir samaisīts. Garšīgi. Labi. Atļausim bišķīt iesūties. Tagad es pagaršošu. Garšīgi. Es varu komplektā ar maizīti. Tā. Pamēģinām. Vēl garšīgāk. Tie sīpoli piešķir tādu pikantumu bišķiņu, bet īstenībā pikantumu piešķir arī kājienes, pipari un visas asās sastāvdaļas. Mazliet koši, bet man ir tāds sajūta, ka varētu vēl bišķiņu pielikt tās asās garšvielas. Par to desas garšu īsti viņu vēl tā kā nejūt. Jo varbūt aiz upai vajadzētu mazliet iesūkties, bet mums, protams, nav pacietības, jo ir uztaisīts tik daudz un garšīgu, gribās visu pagaršot un apēst. Bet tie baklažāni, viņi piedod tādu blīvumu. Tā kā ir kaut kādiem siera vai gaļas produktiem, viņi ir tādi sausāki un blīvāki, un tas piedod to. Bet garša vēl īsti nav, bet varbūt tad, kad iesūksies, tad būs tā. Es pagaršošu alenkarotu. Ārkārtīgi garšīgi. Nogatavojušies cepumu, viņu ir šeit. Tā. Taisam vaļā. Vēl strādā. Varbūt vēl viņi varētu bišķiņu pagatavoties. Mēs paņemsim mazāko un pagaršosim. Tā, šis ir mazākais. Tā. Garšo tā kā konditorijas veikalos saldais kartupelis tāds. Brūns. Garšo apmēram tā. Es nezinu, no kā taisa to kartupeli, bet viņš ir ļoti salds un gards. Tā. Es iedaru dārtei. Nu, dārta. Ēd visu. Mums vēl ir. Bet kā garšo? Manā gadījumā garšo pēc tiem muslī batoniņiem, kuros ir ļoti daudz augļu, bet viņš ir, muslī parasti ir tāds ciets, bet tā kā izņemtu tā savas pārstas ārā un tikai to krēmīgo daļu. Tā, paldies Lienai. Liene Lauriņa draugiem LV var atrast, serčā, meklējiet, rakstiet. Lienai ir vēl daudz dažādas receptes azotē, piemēram, viņa mums apsolīja nākamreiz iepazīstināt ar super slepeno kūkas recepti, kur netiek izmantoti rieksti. Tā kā mēs esam ļoti pateicīgas, ka viņi mums šodien uzņēma, pastāstīja visu kaut ko interesantu, kas palika aiz kadra, diemžēl, bet jūs dabūjāt brīnišķīgo gazpačo zupu, kur mēs tulīt tā ņemam. Mēs ēdīsim visi 3 un brīnišķīgos cepumus. Un paldies par uzmanību, tiekamies drīz, mēs ķeramies klāt ēšanai.